Staļina represiju upuru piemiņas diena. Lai dzīve Latvija! Lai dzīve darbu! Toreiz, 40. gadā, Višinska vārdi par brīvību tika pastiprināti ar tankiem. Un drīz Staļina upuru ciešanu un asins okeānā ietekmēja arī straumi no Latvijas. Mums ir kopīgas sāpes un kopējs lozungs Staļinismam nav atpakaļ ceļa. Bet lūk, 1989. gada aprīlis. Baltijā štāba mācības. Kā skaidrots avīzēs, kara tehnikas atrašanās Rīgas ielās sākuma posmā bija nepieciešama. Bet ja arī tas tā, kā varēja neņemt vērā stāvokli republikā? Vai atkal kāds nedaudz kļūdījās? Vai tomēr demonstrācija? Kas šodien brīvi atkal vāžas saslēdz rīt. Tu tak negribi, lai svešā mēlē tevi lūdzam mēs. Tu, kas devis mums šo zemi, tu, kas esi mūsu tēvs. Vai nav skaistas mūsu dziesmas, ne tā neciet barga sirds, tāpēc mūžam tavai saulei Latvijas brīvus jāapmirds. Latvijas brīvus jāapmirds. Vai šī brīvība tik sapnis mūsu tautas gaitās būs? Un pēc gadiem sveši kungi atkal klaušās izdzīs mūs. Ne tik grūti ir tam ticēt, ne šī doma sirdī sāp. Tāpēc lūdzam šajā dienā, kungs no sava troņa kāp. Šī dziesma arī nav šodien rakstīta. Pirms 50 gadiem. Autoru Leonīdu Breikšu kopā ar 10 000 citu nevainīgu cilvēku izsūtīja uz nāvi Sibīrijā. Lai neviens mūs nesalauž, to kā kamens sarkamā. Šodien, kungs, mēs tevi lūdzam, neļauj Latvijam mirt un zūst. Liec mums vienmēr tavu sauli, brīviem pāri galvai just. Līdz tiem laikiem, kuru šodien Mirušiem mūžīga piemiņa, dzīvajiem dzīve un ar skaidru prātu. Šodien mēs visi esam atbildīgi par zemi, kurā dzīvojam. Lai pa nezināmiem laikiem cauri mums